sižetu ciklā Uzzini, kur uzzināt, tiks atspoguļoti trešo valstu pilsoņiem aktuālie problēmu situāciju risinājumi, dodot iespēju ar sižetiem iepazīties projekta mērķa grupai gan esot Latvijā, gan pirms iebraukšanas Latvijā. Saskaņā ar Latvijas likumdošanu trešo valstu piederīgie ir ikviena persona, kas nav Eiropas Savienības dalību valstu, Eiropas ekonomiskās zonas valstu vai Šveices konfederācijas pilsonis. Kas ir visa pamatā? Kas ir galvenais stūrakmens vai pamatakmens integrācijas procesā? Protams, tā ir valoda. Biedrība Patvērums drošā māja valodas mācīšanu veic jau ne pirmo gadu. Ir pieredze un labi pasniedzēji. Valoda jāmāca interesanti un aizraujoši, viņi saka. Tāpēc, piemēram, latviešu sarunvalodas nodarbības notiek ne tikai klasē, bet, piemēram, ekskursijā, apmeklējot jaunus celto Nacionālo bibliotēku, kur tagad rodamas un aplūkojams mūsu vēstures un kultūras bagātības. Drošā māja īsteno projektus integrācijas jomā jau 4. reizi. Jau 4. reizi mēs nodrošinām latviešu valodas kursus, ne tikai Rīgā, bet arī ārpus Rīgas. Šogad tās ir 6 pilsētas un Alūksne, Balvis, Topiņi, Saurieši, Liepāja, Olēni un Rīgā arī. Ja pagājušajā gadā mēs strādājām ar tādu interesantu mērķa grupu Rīgā kā tikai seniori, tad šogad mēs šo mērķa grupu esam paplašinājuši. Ir dažādi vecuma cilvēki, un latviešu valoda Rīgā notiek, un arī pārējās Latvijas vietās notiek 2 reizes nedēļā. Cilvēki apgūst latviešu valodu, ir 2 dažādi līmeņi. Cilvēki ir sadalīti pēc attiecīga zināšanu līmeņa, un 2 reizes nedēļā katra grupa apgūst latviešu valodu. Nevienam nav šaubu, ja vēlies te dzīvot, ir pilnvērtīgi jāzina valoda. Tikai tad, kad cilvēks visu saprot, viņš šeit sāk justies komfortabli, tā teica Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē. Mēs redzam to tendenci, tie, kas atbrauc tagad dzīvot un kur taisās dzīvot, ļoti bieži brīnās, ir ceļš tie, kas pārzina un brauc tieši no šīm, piemēram, no Krievijas un no tās puses. Viņi brīnās, kā tas ir, ka cilvēki dzīvo gadu gadiem un nav iemācījušies valodu. Ir vēl viena nianse. Ja cilvēks šeit grib atrast darbu un strādāt, bez valodas apguves tomēr viņam neiztikt. Pēc idejas bez valodas nemaz nedrīkst pieņemt darbā. Vai ne? Jo ir jāzina valoda kaut kādā noteiktā apjomā. Jo darba devēji, kas pieņem darbā, vai ne, izsevišķā pastāvīgajām uzturēšanās atļaujām, ka viņiem šeit cilvēks. Nevis tie, kas ar darba līgumu brauc iekšā, bet tie, kas šeit dzīvo un ilgu laiku, viņi jau tā kā nemaz nevarētu bez valodas strādāt. Kāds valodu tu zini? Es zināju. Es runāju. Es runāju krievski, angliski. Latvieski nedaudz. Lai veicinātu valodas apguvi, sarunvalodu nodarbībās tiek dota iespēja visiem izteikties un uzdot savstarpēji jautājumus. Arī ekskursijās ir iespēja uzdot jautājumus gidiem un apspriest redzēto un dzirdēto. Tāpat rosinošas un izglītojošas ir radošās nodarbības, kurās notiek pērļošana un zīda apgleznošana un citas nodarbes. Šogad valodas mācīšanā šeit tiek izmantota metode latviešu valodu mācīt latviešu valodā, jo grupā nav tikai krievalodīgie mācīties gribētāji. Es esmu lūgusi skolotājus mācīt latviešu valodu caur latviešu valodu, tātad nepaskaidrojot un netulkojot latviešu valodu krievu valodā vai kādā citā valodā. Un īstenībā tas nebūtu godīgi pret pārējiem kursu dalībniekiem, kuriem varbūt dzimtā valoda nav ne krievu valoda, ne angļu valoda, jo tad mums būtu jānodrošina vēl tulkojums spāņu valodā, uzbeku valodā, ķīniešu valodā, un tad es teicu, kur mēs atradīsim tādu skolotāju. Tas nav viegli, bet es domāju, ka tas ir izdarāmi, un uz to mērķi mēs arī ejam, lai mēs mācāmies latviešu valodu caur latviešu valodu, nevis latviešu valodu tulkojot. Tīri sistemātiska valodas apguve, un kursos tas notiek ātrāk un labāk, saka Zinaīda, kura pirms tam mēģināja apgūt valodu pašmācības ceļā pati. Es vēl neļļoti sapratu latviešu valodā. Es tikai mācījuši. Šeit ir kopīgi rokdarbi. Mēs apmeklējam arī muzejus un bijām bibliotēkā. Braucām ekskursijā uz Latgali. Tas viss ļoti palīdz apgūt valodu. Liels paldies Latviešu valsts! Papildus vēl notiek arī radošās nodarbības, kurā caur radošumu, caur vēlmi kaut ko uzzināt, tiek pilnveidot tāpat latviešu valoda.
Piemēram, apgleznojot zīdu, mēs mācāmies krāsu nosaukumus, mēs mācāmies materiālu nosaukumus, veidojot pinumus vai rokdarbus pērļošanā. Mēs atkal mācāmies krāsas, formas. Tātad pilnveidojās latviešu valodas leksika, vārdu krājums cilvēkiem pilnveidojās. Mani sauc Jelena. Es esmu ārste, bet nestrādāju tagad. Man patīk Rīga. Man ļoti patīk Rīga. Jeļenas vīrs nopircis nekustamo īpašumu Latvijā. Te viņa dzīvo tikai gadu, un latviešu valodu Jeļena mācās jau 2. mēnesi. Tas ir labs piemērs, kas apliecina, ka cilvēki vēlas apgūt mūsu valodu un integrēties. Valodas kursos viss notiek ātri un interesanti, viņa saka. Mums ir labi pasniedzēji, pagājis jau mēnesis un esam daudz iemācījušies. Martā sāksies nodarbības par latviešu nacionālo virtuvi, un Jeļena tās gaida ar lielu interesi un nepacietību. Vēl tik piebildīsim, ka kursi ir bezmaksas, tos kopīgi apmaksā Eiropas Savienība un Latvijas valsts, bet realizē biedrība Patvērums Drošā māja.